saliksim visus punktiņus uz I, tā lai tu vari saprast, ko tieši es tev varu dot, kam tieši es vispār piedāvāju palīdzību, ja, kam tieši es varu piedāvāt savus pakalpojumus un kurām meitenēm tiešām es varētu tagad jau šodien jau reāli sākt darboties, lai dzīve izmainās uz foršo pusi un lai tu beidzot, piemēram, kā rezultātu redzi, ka tu gada laikā kļūsti no nevarīgas alkoholiķa sievas par uzņēmēju. Reāli tas ir iespējams un nav pat jārāda nekādi piemēri, nav pat arī jābūt kaut kādam burvim, lai to izdarītu. Tie nav nekādi retie gadījumi, tie nav nekādi brīnumainie gadījumi, tur vienkārši ir, kur cilvēks ir izvēlējies, ka viņš vairs negrib būt šajā te upura pozīcijā, cilvēks ir sapratis, ka viņam gribās izmainīt savu dzīvi, cilvēks ir uzņēmies savu atbildību par savām darbībām, par savu dzīvi, cilvēks ir sapratis, ka ja ne es, tad neviens cits mani neatnāks un neizglābs, ja? Cilvēks ir sapratis, ka es negribu arī, ka maniem bērniem tagad ir jādzīvo tāda dzīve, jo bērni nevarēs iemācīties kaut ko super foršāku savā vispār nākotnē. Kā tas cilvēks par ies tālāk dzīvē, ja viņam tas vien dzīvē ir bijis jāredz, kā es vienkārši tad, kad es sāku to runāt, es sāku to vizualizēt, un tāpēc es sāku jau stostīties, tāpēc, ka tas arī ir tas mans galvenais mērķis. Pēc iespējas vairāk bērnus paglābt no debīliem vecākiem. Pēc iespējas vairāk tādus cilvēkus uzmodināt. Tāpēc arī es runāju tik ļoti tieši un neucinos, tāpēc, ka katra diena ir no svara. Katra diena ir svarīga, jo katru dienu mani ierauga aizvien vairāk un vairāk cilvēki sadzird un ieskatās acīs patiesībā aizvien vairāk un vairāk cilvēku, un tad nevar caur ņemšanos, muļāšanos kaut ko lēnām aplinkus stāstīt, ja? Tur var caur humoru mēģināt cilvēkam pieiet, tur var caur triggeri cilvēkam mēģināt pieiet, bet te galīgi nedara kaut kāda auklēšanās un ucināšanās. Tāpēc arī meitenes, kuras ir saskarē ar mani, viņas neapvainojās uz manim, ne arī viņas nobīstās, viņas vienkārši reāli atver acis un saprot, ka vāc, tik tiešām tas viss ir iespējams. Es vienkārši tagad zinu kā, un es eju un es daru, ja? Es vienkārši eju, ņemu lietu savās rokās un es daru. Un pat, ja tev liekas, ka tu esi ļoti iemīlējusies tajā upura pozīcijā, tad pēc sarunas ar mani, ir pilnīgi skaidrs, ka ne pie kā laba tas nenovedīs, un tas ir vienkārši tikai laika jautājums, kad tu ieraudzīsi to, ka bļāviens, jau ir pa vēlu, ja? Jau reāli ir pa vēlu, bet tad, kad es varēju, tad es vienkārši biju pa gļāvu. Lūk, tad kāds ir šis rezultāts? Lai es nerunāju tikai un vienkārši par kaut kādām mistiskām, nereālām lietām, ja? Par kaut kādiem sapņiem un par lietām, kas notiek domu līmenī, tad kā izskatās rezultāts materiāli, vispār rezultāts pēc sadarbības ar mani, pēc mana mentoringa, pēc mana coachinga, sauc to kā gribi, vienkārši pēc miedarbības ar mani, ilgstošas miedarbības ar mani, kā izskatās šis rezultāts. Šobrīd man ir viens konkrēts gadījums, kur ir vides organizators. Tā nav apkopēja, tā nav kaut kāda tāda, apkalpotāja vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tāds cilvēks. Tas ir reāls vides organizators, cilvēks, kurš uzkopj arī, jā, bet tas ir pats par sevi saprotams, kad ir jāuzkopj tad, kad tu veic organizāciju, tad, kad tu veic ģenerālo tīrīšanu gardrobē, piemēram, ja. Kad ir lietas, kuras cilvēks pats jau vairs nezina, bļāviens, kur ir manas foršās drēbes, tāpēc, kad tajā visā bardakā jau neko vairs nevar atrast, ja, vai arī katru reizi, kad es kaut ko gribu atrast skapī, tad ir bardaks.
vai arī es pat vienkārši nezinu, kur ir tas, kas man ir vajadzīgs, un es pat vairs neatceros, kas man vispār tur varētu būt tai skapī. Opšiem, vides organizators ir tas cilvēks, kurš organizē visu tā, lai visu varētu forši atrast, lai nebūtu šīs te problēmas, un lai nebūtu liekas lietas arī neaizņemtu vietu gardrobē. Tad vides organizators arī palīdz šīs te lietas pārdot. Ja? Vienkārši paņemot sev kaut kādu minimālu procentiņu, ir tā cilvēki kā es, kuriem riebjās visa tā ņemšanās un tirgošanās un fotografēšana un likšana Facebookos un marketplaceos un SSLV un pārējās visās platformās Andelēs. Vopšiem ir cilvēki, kuri neliek tādas lietas, nenodarbojās ar to, bet ir profesionāļi, kuri ar to nodarbojās, ir cilvēki, kuri veido šo te kārtību no nulles, organizē šo te kārtību no nulles, un pēc tam vienkārši arī tu vari nolikt šo te cilvēku vai viņa palīgus kā cilvēku, kurš šo te kārtību arī uztur, ja? Tāpēc, ka mēs ļoti labi apzināmies to, ka var 2 reizes gadā uztaisīt baigo kārtību, bet tu reāli nedzīvosi šajā te kārtībā, tad, ja tev ir darbs, tev ir bērni, tev ir savas intereses, savi hobiji un draudzenes, un vispār tu gribi arī atpūsties, tev ir arī sava dzīve, ja? Kā cilvēkam parastajam. Tu nevari reāli dzīvot šajā te kārtībā vienmēr visu cauru gadu, tad, ja tev nav palīdzība. Tad ir tāda lieta kā vides organizatori, tāds pakalpojums kā vides organizācija, cilvēki šie te foršie mājas gariņi atnāk pie tevis un uzkopja vidi, kurā tu reāli uzturies, kurā tu reāli guli, ēd, pavadi laiku ar ģimeni, atpūties tā, lai tu vari mājās atpūsties. Ja? Un tagad kāds te sakars ar šo te alkoholiķa sievu, ja? Tad ja tu šobrīd esi sieviete, kurai liekas, vispār man nav nekādu variantu tagad tikt ārā no šīs upura pozīcijas, kaut arī es apzinos, ka es esmu upura pozīcijā, kaut arī es apzinos, ka es gribētu tikt prom, bet man reāli ir sasietas rokas, jo man ir bērni. Konkrētajā gadījumā par šo te piemēru, par kuru es runāju, ar ko es šobrīd darbojos, cilvēkam ir 3 bērni. Cilvēks reāli bija bez darba. Ja, cilvēkam bija tur kaut kādas haltūriņas, bet reāli cilvēks ar 3 bērniem, ar vienīgo pelnītāju vīru alkoholiķi, atrada izeju no šīs situācijas, un šobrīd mēs esam ceļā uz jau uzņēmēju darbību, tāpēc, ka jau drīz jau būs tas moments, kur reāli cilvēkam nāksies ņemt palīgus, jo viņa viena netiks galā ar šo situāciju, kur viņai jau ir tik daudz darba, viņa jau ir tik daudz jaunus klientus piesaistījusi, ka viņa vairs nevar pati vienā personā organizēt šo te visu, ja? Jo cilvēki tiešām novērtē vides organizatoru pakalpojumus, cilvēki ir tiešām tādi cilvēki, kuri grib ne tikai vienkārši tupa pelnīt, ja? Un dzīvot bardakā un mukt projām kaut kur uz Ēģipti, Turciju, padzīvot viesnīcā, ja? Lai aizmirstu šo te vidi, kurā man reāli, to realitāti, kurā man jādzīvo, tajā bardakā dzīvoklī vai mājā, ja? Tad vienkārši vieglāk ir aizmukt uz 2 nedēļām vai uz mēnesi padzīvot citur viesnīcā, kurais tevis vāks, nekā vienkārši organizēt dzīvi tā, lai vides organizators regulāri 2 reizes nedēļā, piemēram, nāk pie tevis un uzkopj. Manā gadījumā 2 reizes nedēļā vides organizators atnāk, uzkopj un vienkārši kārtība tiek uzturēta. Nevis reizi vai 2 reizes gadā atnāk un kā ar sniega lāpstu izšķūrē visu, lieko no mājām ārā un visu to putekļu kārtu. Bet vienkārši regulāri tiek uzturēta kārtība mājās, ja? Un tas arī nav nekāds kosmos, mēs nerunājam par kaut kādu tādu nenormālāko naudas summu. Cilvēks, kurš pelna vidējo algu, vidusmēra algu, ja? Viņš var atļauties vides organizāciju. Un ja runa ir par mazu dzīvoklīti, tad vēl jau vairāk, ja? Ja tu, piemēram, neesi cilvēks, kuram, tev vienkārši negribas, tev nepatīk dzīvot milzīgā dzīvoklī vai mājā, tu esi cilvēks, kuram pietiek ar mazu vietiņu, ja? Bet tu tāpat, tev nepatīk ne tos grīdi, ne tos putekļus slaucīt, ne tās grīdas mazgāt. Bet, vai tu to dari sakostiem zobiem, vai tu to nedari un tu dzīvo bardakā, ja?
Vopšim vides organizācija. Rīktīgi foršs pasākums, un tas ir vienkārši universāls pasākums priekš alkoholiķa sievas, kura reāli grib tikt projām no viņa. Vienkārši kaut vai iesākt pašai ar šo. Vienkārši iet uz citu mājām, palīdzēt uzturēt kārtību. Vienkārši ideāls variants. Tu sākumā vienkārši dari to pati, pamazām, ja? Ar ko tu sāc? Tu sāc ar to, ka tu reāli apzinies to, ka jā, es to varu darīt. Man vispār ar to nav nekādu problēmu. Es to varu darīt. Es uzreiz neiedomājos, ka tas būs kaut kādā bomžatņikā koju variantā. Ja es saprotu to, ka cilvēki, kas var atļauties vides organizāciju, viņi nav pēdējie rukši, un viņi paši dzīvo tomēr vairākas dienas tajā visā, ko viņi tur saražo, ja? Tāpēc, diez vai viņi ir tādi cilvēki, kuri, saražos tur kaut kādu nenormālāko miskastī, ja? Tāpēc es vienkārši, ja gadījumā tā sagadās, tad es vienkārši to uzskatu par tādu vienkārši kā izņēmuma variantu, jo ir cilvēki, jā, kuri ir tādi vienkārši, ja, bet tātad, ja tu redzi, ka tas nav tavs klients, nav tavs variants, tad tu uzreiz viņu svītro no sava saraksta ārā, un tu ej pie nākamajiem cilvēkiem, kamēr tu atrod tādus cilvēkus, ar kuriem tu reāli pati apzinies, ka tu varēsi tuvāko pusgadu vai varbūt pat gadu pati pie viņiem darboties, regulāri 2 reizes nedēļā, piemēram, nākt pie viņiem, ja? Vai 1 reizi nedēļā. Un tad pati parēķini, ja tev tādi klienti ir kaut kādi 4 vai 5, tad cik apmēram tu vari nedēļā nopelnīt, un cik drīz tev vairs nav jābūt atkarīgai no šī te vīra alkoholiķa. Un pamazām vienkārši par pāris stundām dienā padarbojoties, nevis strādājot un pelnot tikai un vienīgi apvainojumus, aizvainojumus un vienkārši par maizes kumosiņu strādājot šim te alkoholiķim, bet reāli sākot darboties savā labā, savas ģimenes labā un nodrošinot savus bērnus ar mierīgu, normālu vidi, jo ar laiku tu jau esi nopelnījis tik daudz un tu jau esi tik stabilu uz kājām, ka tu jau vari atļauties reāli izīrēt kaut vai mazu dzīvoklīti, ja? Vienkārši, lai būtu drošā vidē, lai būtu neatkarīga un lai tev vairs nebūtu jāpiedzīvo viss tas, ko tu šobrīd ikdienā piedzīvo ar to cilvēku, kurš pret tevīm slikti izturās, piemēram, ja? Ja tu iztēlojies, ka runa ir nevis par vides organizāciju, šeit ir vienkārši konkrēts piemērs vides organizācija, var piemeklēt pilnīgi katram cilvēkam, pilnīgi katrai sievietē maisaimniecei, kura ir vienkārši mamma un sieva. Pilnīgi katrai sievietē var atrast kaut ko tādu. Es šeit runāju vienkārši ar konkrētu dzīvu piemēru, kas ir šobrīd ar manā dzīvē, ja? Ka cilvēks, dzīvs piemērs, ja? Es tagad runāju par reāli dzīvu piemēru, bet mēs varam izskatīt jebkuru cilvēku, tu man vienkārši raksti, tu man dod ziņu, mēs izskatīsim tavu piemēru, es piedāvāšu tev tavus izejas variantus, ja? Tavus kaut kādus glābiņus, ja, peļņas avotus, jo pilnīgi katrai sievietei ir šī te iespēja tikt ārā no šī te apļa, kurš liekas, ka viņš ir vienkārši vilksies visas dzīves garumā un es tur neko nevaru darīt. Tu vari darīt. Un kā vēl tu vari darīt lietas labā, tev vienkārši ir jāgrib, tev vienkārši ir jāsaņemās, jāiet un jādara. Un tad, kad tu sāc darīt, tad pēc tam ar laiku, kad tu sāc reklamēties, tāpēc arī ir izveidotas manas apmācības. Ja? Tad, kad tu sāc reklamēties, tad tu sāc saprast to, ka reāli tas, ko tu dari, ir vajadzīgs tik daudziem cilvēkiem. Tik labi, ka es to daru, jo tik daudzi cilvēki var būt laimīgāki pateicoties man, jo es to daru, bet viņiem tas nepadodās vai viņiem tas nepatīk. Es esmu savā vietā, es jūtu, ka esmu savā vietā, es ļoti labi apzinos to, kā es palīdzu uzlabot dzīves kvalitāti citiem cilvēkiem, darot to, kas man vispār nesagādā nekādas grūtības, nekādas problēmas, es to daru ar lielāko prieku, ja? Un te mēs arī runājam par to, ka cilvēks ir atradis savu vietu. Un dzīvē viņam nāk aizvien jaunas, aizvien foršākas iespējas un satiek aizvien foršākus cilvēkus, kuri tiešām prot novērtēt to, ko tu dari. Ja? Tāpēc, ka gadās arī grūtāki periodi, kur liekas, ka man gribētos, lai mani vairāk tā kā novērtē, ja? Man gribētos, lai pret manīm tā kā labāk izturās.
bet tev ir jāsāk pašai novērtēt to, ko tu dari, tev jāsāk pašai novērtēt savu laiku, un tev ir jāpārstāj gaidīt, ka kāds cits to darīs tavā vietā. Tev vienkārši jāuzņemās pašai atbildība par sevi, par savu dzīvi, un jāsāk darīt lietas pašai. Un tad pēc tam, kad tu sāc, reāli tu labi apzinies, ka tas nebūs nedēļas laika jautājums, tas nebūs mēneša laika jautājums, tu vienkārši uzņemies, tu zini, ka tev pietiks pacietība, tāpēc, ka tavs mērķis ir tik ļoti svarīgs tev. Tas, uz ko tu ej, tev ir tik ļoti svarīgi, ka tev ir pilnīgi vienalga, cik ilgu laiku tas prasīs, bet tu vienkārši zini, ka tas ir tavs, un tu uz to ej, ja? Un tad, kad tu zini, ka tas ir tavs un tu uz to ej, tu dari tās pareizās darbības, gan sociālajos tīklos, gan reālajā dzīvē. Tu dari savu darbu godprātīgi, no sirds, ja? Atdodoties pilnībā tam procesam, tāpēc, ka tev viņš vienkārši pašai sagādā arī prieku, ja? Šo te brīvības sajūtu, šo te sajūtu, ka tu palīdzi citiem cilvēkiem. Tu šo te darbu dari, un pēc tam, protams, ka tev nav nekādu problēmu parādīt arī sociālajos tīklos, neuztraucoties par to, ko par tevi padomās citi cilvēki, kuri šobrīd zina, ka tu reāli esi alkoholiķa sieva, ja, piemēram, viņi reāli to zina. Un tu tagad sāc uztraukties, ka, bļāviens, ko viņi padomās, ja es ielikšu, ka es kādam mājās tur slauku putekļus, piemēram, vai traukus lieku trauku mazgājumā mašīnā, vai veļu grūzīju tur veļas mašīnā, ja. Vienkārši procesā parādu procesu, ja, kur es palīdzu citiem cilvēkiem. Un te man ir bloks uzreiz tāds, kā es to darīšu, es taču to nevaru darīt. To, ka reāli cilvēki zina, ka tu dzīvo ar vīrieti alkoholiķi, tas tā, pie tā jau visi ir pieraduši, to jau visi zina. Tas ir normāli, ka es pieļauju situāciju, ka maniem bērniem ir jāredz tāds piemērs. Tas ir normāli, bet ja kāds uzzinās, ka es kādam palīdzu uzkopties, tas ir vispār neizturami, un to es nekādīgi nepārdzīvošu, un tas ir vienkārši kaut kāds ārprāts. Tad, ja tas ir tik ļoti ne par tevi, tad var arī piemeklēt kādu citu variantu, ja? Kur tev nevajadzēs kaut kādas superprofesionālās zināšanas, kur pietiks ar tavu pieredzi, kur pietiks ar to, ka tev ļoti tiešām patīk tas, ko tu dari, un kur pietiks ar to, ka tev reāli interesē un labi padodās ar tavu talantu, teiksim, tā pietiks, ja? Kā jau es iepriekš minēju, pilnīgi katram var atrast variantu, kur tev nebūs jākautrējās, var atrast variantu, kurš tev tiešām patiks un labi padosies, un var atrast variantu, kur tu varēsi prasīt par savu darbu adekvātu samaksu. Galvenais dotajā brīdī ir tas, lai tu sāc patstāvīgi stāvēt uz savām kājām, un tu vairs neesi finansiāli atkarīgi no šī te vīrieša alkoholiķa. Un tādā veidā, tad, kad tu sāc publicēties Instagramā, sociālajos tīklos likt šo reklāmu, ja, tu piesaisti ne tikai jaunus klientus, vairāk pat tu piesaistīsi līdzīgi domājošas sievietes, domu biedrenes, ar kurām tu reāli, jums ļoti daudz kas kopīgs un vienkārši tev izveidosies tas tāds tā kā tavs atbalsta loks, sievietes ar tādu pašu domāšanu kā tev, ar tādām pašām problēmām kā tev. Un tad, kad sieviete ir draudzenes, tad, kad sieviete ir sieviešu tāds kolektīvs izveidojies, ja, kur var padalīties pieredzē, kur var paprasīt padomu, kur var palūgt šo te atbalstu, tad, kad viņš ir ļoti vajadzīgs. Ja. Tad, kad jau ir izveidojusies šāda te vide, kurā tu ikdienā atrodies, kur tu dzīvo, tad tas, protams, ka ir jau pavisam cits lifts, ar kuru tu uz pavisam citām lietām dzīvē vari aizbraukt, nekā vienkārši sēžot tajā pieraudātajā peļķē, kuru reāli tavs vīrs alkoholiķis tev ir nodrošinājis, un tas ir viss, ar ko viņš tev var nodrošināt. Vienkārši tas, ka tu nenomirsti badā, un tas, ka tu pieraudi sev peļķi katru dienu, ja? Vai arī tu jau vairs pat neraudi, vienkārši tūkstnesis apkārt jau ir. Bet, labi, tas jau tā. Galvenais ir, ka tu esi sapratusi, tu esi noticējusi tam, ka nē, tas nav par mani, un es netaisos līdz mūža beigām dzīvot šajā, un vispār tu ieskatīsies acīs patiesībā un sapratīsi, ka tev nav jāgaida, kad viņš kļūs par invalīdu, tāpēc, ka zemapziņā ļoti daudzas sievietes, kuras dzīvo šajā te upura stadijā, upura lomā,
viņas zemapziņā tik tiešām vēl ļaunu šim te vīrietim alkoholiķim, un viņas ļoti labprāt pārņemtu šo te kontroli pār viņu, un tad iedomājies tagad situāciju, kur viņam nav naudas. Nu, reāli tu šobrīd viņu paciet, tāpēc, ka viņš vismaz nodrošina to, ka tu nenomirsti badā, ja? Viņš nes vismaz kaut kādu naudu mājās. Bet iedomājies tagad situāciju, kur viņam nav naudas, kas tad būs? Tu ies pie nākamā alkoholiķa? Vai tu kļūsi par pašpietiekamu personību, kuras saprot, ka es varu arī kaut ko foršāku savā dzīvē piesaistīt, kā vienkārši alkoholiķi, kuru es paciešu, tāpēc, ka viņš, redziet, ir vienīgais, kurš varētu mani paciest, jo es esmu tik ļoti nevērtīgs cilvēks. Nu, tik ļoti nevērtīgs cilvēks, kad vienīgais, kas mani var paciest, ir alkoholiķis, ja? Tad, kad tu kļūsti par cilvēku, kurš realizējās, kurš dara lietas, kas viņam vislabāk patīk un ko citi tiešām novērtē un pat vēl arī maksā par to, tad cilvēks saprot savu vērtību un viņam jau vairs negribās, viņš jau vairs nevar iztēloties sevi blakus šim te alkoholiķim. Un pēc tam nāk nākamais, kur tu jau esi spējīgi piesaistīt reāli foršu cilvēku. Tādu cilvēku, cik forša tu esi pat izveidojusies, caur šīm te komunikācijām, caur šīm te interesēm, ja, kuras tev ir jau izveidojušās, jo par kādām interesēm mēs varam runāt, kamēr cilvēks ir tajā pozīcijā, kur viņu uztrauc tikai tas, kā izdzīvot, vienkārši kā izdzīvot, kā izturēt vēl vienu šo te dienu, un kad nāk brīvdienas, tad tas ir vispār kaut kas neizturams, ja? Jā. Nav tā, ka es par to smējos, nav tā, ka es to nosodu. Tas ir kaut kas tāds, ko es uzskatu, ka nevienam tā nav jādzīvo, nevienam tas nav jāiztur, nevienam ar to nav jāsamierinās. Un tāpēc es runāju tiešu valodu, un tāpēc es arī piedāvāju iespējas pilnīgi katrai sievietei. Vienkārši tev ir jāņem un jādara. Un nevis vienkārši, zini, ar labdarību nodarboties, kur es pametu zivi, un tad, kad cilvēkam tā zivs ir apēsta, ja, tad pēc tam ir tāds bļāviens, kur ņemt nākamo zivi. Bet kur reāli cilvēkam tiek iemācīts, kā makšķerēt, kur vispār dabūt makšķeri, kā vispār makšķerēt, ko darīt, ja šo te makšķeri nozog, tev vispār nav, tev vienkārši visi vārti vaļā, tāpēc, ka tu saproti, ka dzīvē tu pilnībā visu vari sev nodrošināt pati. Un tad līdz ar to nākamais cilvēks, kur tu piesaistīsi, tu jau vairs nebūs no viņa atkarīga, jūs būsiet divas veselas personības, kuras būs spējīgas izaudzināt vēl jaunas veselas personības, kas būs jūsu bērni, kas vienkārši tev nebūs nekādu šaubu, ka viņi dzīvo savu foršākās dzīves versiju, tāpēc, ka tu esi izdarījusi visu, lai tas tā būtu. Galvenais ir tiešām saprast, ka būs jābūt pacietīgai. Ir jāsaprot tas, ka jo kardinālākas pārmaiņas savā dzīvē tu gribi, jo jābūt ir pacietīgākai. Un tad, kad tu esi pacietīga, tu saproti to, ka šīs te pārmaiņas nāk, tu viņas neredzi jau rīt, tu viņas jau neredzi jau pēc nedēļas, ja? Bet tu vienkārši uzticies, tu saproti to, ka es eju, es daru visu, kas ir manos spēkos, es pacietīgi lēnā garā eju uz savu mērķi, tāpēc, ka tas ir tā vērts, un es pat nedomāju, nepieļauju tādu situāciju, tādu variantu, kur es skatos atpakaļ un aizdomājos par to, ka varbūt, kad man nesanāks. Kas varbūt vēl vairāk nesanāks, kā tas, ka tu šobrīd dzīvo tā, kā tu dzīvo? Kas ir vēl sliktāk? Kas varētu būt vēl sliktāk? Nekas nenotiks tā, kad papūtīs pa vējam un vienkārši papūtīs un aizpūtīs, ja? Te mēs runājam par smagām pārmaiņām, par tādām, tiešām lielām pārmaiņām, kuras nenotiek pa vēja pūtienam, ja? Citreiz būs tāds milzīgs pretvējš, kur tiešām nebūs viegli, tāpēc jau arī ir vajadzīgs, lai tev ir blakus kāds, kurš jau ir gājis pa visādos laikapstākļos un pa visādiem segumiem pa tieši šo ceļu, ja? Tā kā notic sev, apzinies to, ka viss ir tavās rokās un sāc darīt. Vienkārši sāc darīt pa maziem solīšiem, bet vismaz pareizajā virzienā.